lūgšana nemitīgās palīdzības Dievmātei pievērs mums savu vaigu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Marija, debesu karaliene, mūsu vismīļā māte, tu no mūžīga goda troņa uzlūko savus bērnus, redzi viņiem draudošās briesmas, viņu vajadzības un rūpes, dzirdi viņu saucienus un lūgšanas, un nemitīgi steidzies palīdzēt, jo tādēļ tu esi kopš mūžiem izvēlēta un esi tik varena Dieva priekšā, lai varētu glābt un izlūgt žēlastības nabaga grēciniekiem. Dievam un tev, māte, ir lapaticis īpašā veidā parādīt labestību, varenību un žēlsirdību tiem, kuri dažādās dvēseles un miesas vajadzībās, paļāvīgi un ar ticību piesauc tavu aizgādību, nemitīgās palīdzības Dievmātes, brīnumdarošās svētgleznas priekšā. Lūk, mīļotā māte, esam tavā priekšā. Pievērs mums labvēlīgi savu vaigu, parādi savu mīlestību, palīdzi mums, taviem bērniem, un tādējādi iepriecini savu sirdi, jo tu vari darīt labu mazajiem un vājajiem, vajadzībās esošajiem un grēciniekiem. Ak, Marija, lai ar tavu starpniecību mūsos tiek pagodināta Dieva žēlsirdība un mūsu Kunga, Jēzus Kristus, žēlastība. Pasargā mūs no Dieva taisnības un pamatotām dusmām. Izlūdz mums visu vainu piedošanu. Izlūdz mums žēlastību, ko šodien īpaši lūdzam. Palīdzi mums dievbijīgi dzīvot, bet reiz mūsu nāves stundā sūti eņģeli, lai tas ieved mūs debesu pagalmos, kur mēs ilgojamies līdz ar tevi, nemitīgās palīdzības Dievmāte, mūžīgi slavēt trīsvienīgo Dievu. Amen.